Tā tikko augšu pielādēju video par vingrošanu vienu dienu, kas bija tagad svētdiena, un es saņēmu rītdienai plānu. Tad 7:30 vakarā saņēmu plānu no šefa. Rītā ir 4 kraušanās vietas, ir jāsavāc 8, 5, vēlreiz 5 un vēlreiz 5 jaunlopi. 4 kraušanās vietas, un sasūtījis mani, kur man jābrauc. 3 stundas vienā virzienā līdz pirmai vietai. Domāju, ka rītdien safilmēšu, un tad skatīsies, vai iznāks kā man kaut kāda sērija vai nē. Vajadzētu būt kaut kam normālam. Uz kurien jāved, es vēl nezinu. Es zinu to, ka jāuzkrauj. Sagatavošu mašīnu, braukšu ar tā, kura mašīna man ir. 400, tā tad ar acaino, nevis ar againo, bet sarkano Skāniju ar zaļo piekabi, tā, kur acis mirgo. Un tiekamies jau rīt no rīta, jāceļās 4, un tad jau redzēsim, sanāks kaut kas safilmēt vai nē. Aiziet! Nu ko, labrīt no rīta 4. Taisam manus ierastos vrapiņus uz darbu. Un tiekamies jau visticamāk darbā. Davai, malcam! Kamēr lielākā daļa vēl guļ, es pa ceļa vidu ar nosalušu degunu varu mīt savus pedāļus. Jā, tik es neko nedzirdu, kas aiz muguras notiek. Kapucis galvā. Nekas. Galvenais rādīt pagriezienus. Tad jau uz aizmuguri var neskatīties, vai ne? Nu ko, mirkšanātājs man arī sagaida darbā. Reku naktī tās acis jau izskatās iedzīgi. Nu, ja kvalitatīvas. Tā kā darbinam klāt, sildam mašīnu, taisam kafiju un pastamies, kur mūsu vēja aizpūtīs šodien. Aiziet. O, augsts. Skānija. Ziniet, kas man patīk Skānijām? Tieslēdz vissiltāko, viskarstāko. Un viņš uzreiz paņem klāt autonomu paņem klāt. Tā kā nākšu apakaļ, jau nedaudz būs silts. Aiziešu tā iečakošos. Šefs ar savu 10-tonnīgu arī aizbrauca tikko. Tā kombinzonu neatceros, vai es izmazgāju. Parasti es to sievi izdarīju, viņi atnāk līdz darbam brīvdienās. Un tā pastīsimies. Kombinzons tīrs. Bet kombinzons izmazgāts. Tā sieva jau neskatās man šitos video. Bet paldies sievai. Tā, ko sākam darba dienu 4:39, esam modušies 4. Paskatīsimies, kā mums šodien viss ies. Domāju, ka uztaisīšu kafiju un iešu sabērt, bet salikt skaidrs iekšā mašīnā pakaišiem, bet iešu izdarīšu to tagad, ieslēgšu kafijas aparātu, lai uzsilst, jo pēc tam tad forši ceļā uzreiz ar siltu kafiju. Vrapiņu un jābrauc, tad ir 218 km jānobrauc, bet sākums ir tikai pa bāni, pēc tam ir mazie ceļi. Tie, kas zina Vāciju, jau sanāk no Hamburgas uz Ļuneburgas pusi jāiet, tā kā tur pa mazajiem celiņiem, tur tādi šauri visādi līkumaini, ar bieži vien tur ir tās ozolkoku alejas, no kurām baigi jāuzmanās, ir tie sāni labie, ka nenorauj jumtu un nevar tur tuvu labējai pusē turēties. Es vēl neesmu normāli pamodies, lai te tarkšķētu, bet tuļ būs rīta kafija un tad jau tarkšķis aizies. Ko vēl uzcelis nav īsti. Kāds ir braucis ar apaviem, kas man īsti nepatīk, bet labi, ko es varu darīt, nav patstāvīt mašīnu. Vienkārši izmetīšu ārā to kovriku, izpūtīšu un pārlaidīšu pāri ar tīrāmo līdzekli. Tā ieslēgšu vecs arī, lai mums rapiņi tā kā nostāv un nesabojājas.
Tā reku pogu redzēt, mirkšinātājs mani gaida un silst, rokas nosal. Ritens vēl jāizdzen vietā, tā paliks ārā mētājoties. Tā samaisam kafiju, pieliekam vienu mazo pieniņu klāt un rīta tūre var gandrīz sākties. Tā, piens ir pieliets, samaisam, izmetam, noliekam. Juhaidī aizmirsu gandrīz zābakus un kombinzonu paņemt. Tad gan būtu jautri. Ir bijis jau bijuši tādi gadījumi, ka nepaņem ne zābakus, ne kombinzonu. Tad gan tu atbrauc mājās, sūdens un drēbes jāmazgā. Neko darīt, tāpēc jau strādāt neies, kad dēļ savas aizmāršības kaut ko aizmirsti. Tagad padzersimies, kā ir. Jūs ziniet, to rīta pirmo kafijas garšu. Perfekti. Tā kafija jau stāv mašīnā, bet man jānoliek nost mans cisku drillis, lai nestāv nabaks ārā augstumā. Tā, es mikrofonu nemaz nelikšu tagad virsū, netērēšu tam laiku. Es esmu aizmirsis mājās to, ko logā stiprina. Tad droši vien kaut ko roku iefilmēšu un ierunāšu kaut kādus kadriņus, tad, kad varēšu. Tad jau manīs. Tā. Mati gaisā, tas ir viss ok. Čipu nemaz nelikšu iekšā, jo, kā izrādās, tahogrāfs nav sataisīts. Ko es darīšu? Es izprintēšu. Te jau tie izprintējumi ir tā kā tots papīri, pasties, 1, 2, 3, viss pilns ar rullīšiem saprintēts. Es neatceros likumdošanu, cik ilgā laikā pēc tahogrāfa saplīšanas ir. Jāatjauno, bet jāved uz remonta vietu, lai sataisītu to. Bet tā. Bet es zinu, ka mums jau vairāk kā nedēļu vai 2 gandrīz viņš iet bez kartēm un tikai ar izdrukām. Nav mana problēma. Es atdodu izprintējumu firmā, lai viņi raksta, ko viņi raksta. Kurš brauca, kurš nebrauca, cik brauca un kad brauca. Tā kaut kas pietrūka. Papīrs pietrūka. Tā. Kaut ko viņš man norāva. Tur apakšā vajadzēja būt kaut kam citam vēl. Nē, laikam pareizi ir. Nē, viss kārtībā. Tā, pastīšos, cik tālu ir jāgāž. Tātad man bija tur 8 pirmajā vietā jaunopi. Laikam teles, jā. Teles jāpaņem. Un tad ir vēl 3 vietas pa 5. Tagad 23 gabalas. Bet tagad man ir garšīga kafija un vrapiņš pa ceļam. Un sākam startējam, dodamies, pastīsimies, kā izvērtīsies šī diena. Tā mašīna arī nabadzīta. Sāli noēdusies, vajadzētu riktīgi nomaskāt. Varbūt pat šodien skatīšos, kā būs, cikos būšu mājās. Varbūt no āras ar ķīmijām pāriešu pāri. Lai gan man rītdiena vēl jānostrādā, tad man ir atvaļinājums. Es par to vēl padomāšu. Labi, braucam ceļā. Jāsāk ir. Jā, šitam braucot ārā, jebkur iekšā īstenībā ļoti pa duškas jāceļ ir līdz augšai, jo pēc tam izkāpšu kaut kur parādīt. Šitais ir riktīgi tā kā Ferrari, tādu gabalu no zemes. Mums daudz kur jāiebrauc ir pie zemniekiem. Tās iebraukšanas ir tādas kā ir. Un tad bieži vien nākās tik dzirdēt strīķēšanās skaņu. Labi, griežu ārā uz bāni.
tikko uztaisīju sev ekstra lieku uz 20 km. Un 8 vajadzēja būt jau uz kraušanās vietu. Būšu kādu pusstundu vēlāk noteikti. Neko darīt. Nu, šādi tad tā sanāk. Nē, es kaut kā, kā pieredumam braucu vienmēr šito maršrutu, braucu garām un domāju, navigācija taču kaut ko tur pukstēja. Pastījos uz navigāciju, man taču vajadzēja iet nost, es jau biju garām nobraucienam. Neko to traušu ripā un braukšu apakaļ. Tā kā 20 km kaut kādu pazaudēt. Un šitais arī gāja visu laiku 80. Un tagad, kad es viņam gribēju tik garām, iet pilnu vēju. Un, nu, tā kā riktīgi. Sveiks, draugs. Tu gāji 80. Varbūt arī gribi turpināt savus 80. Kā Liepājnieki teiktu, ķēmrausis, vai ne? Un viņš pat uz pirmo neiet. Davai, ej uz pirmo. Nē, spīdzinās te visus. D laikam ir Duisburga, nezinu. Vai arī nav. Bet jā, cepuri no šitādiem kolēģiem, kuri brauc 80 un brīdī, tad, kad tu esi viņam otrajā joslā, nu, reku atmetās beidzot. Tad viņš sāk arī iet pilnu vēju. Zini kā, tad, kad tu arī esi aizdomājies, nu tad palaid garām, ja tu redzi, kad tev sāka iet kāds garām. Tā, kur viens mirkšķinātājs. Un tu tiltam pārbraucot ir vēl viens. Nu, vot esam tiltam tikuši otrā pusē. Un otrā pusē ir vēl viens reku paslēpies draudziņš. Tā kā tie, kas brauc uz Lībekas pusi, uz ostu, atcerieties, abās tilta pusēs Hamburgā ir bliceri, šitie te mirkšķinātāji, fotoradari. Nu, ko 2 stundas jau esmu ceļā. Priekšniekam arī tikko piezvanīju, pateicu, ka kavēšu uz pirmo kraušanās vietu, pie pirmā zemnieka būšu vēlāk. Pateicu, ka pusstundu vēlāk būšu, bet man navigācija rāda pat vieglajam, ka būšu 40 minūtes vēlāk. Nu, ko darīt? Kaitā ir, manas vainas dēļ, bet Hamburgā tagad vispār, tur kur es aizbraucu nepareizi, tur tikko notikusi avārija, tur tagad tie, kas tur tagad brauc, tie vispār stāv, un tur ir tāds sastrēgums, ka maz neliekas. Man jau saule sāk nedaudz parādīt, nu ne saules parādīties, bet rītals parādās jau. Un skaidrs debesis varētu būt, ka vajadzēs pat saulenes uzraut uz acīm, ko es nopirku, man nebija. Kaut kur savas iepriekšējās biju pazaudējis. Tagad ir tas laiks, kad tā saule ir riktīgi zemu. Un mums, nu es nezinu, 90% no ziemas paiet lietainas un slapšs asfalts. Tad, kad tā saule uzspīd, nu, acis ēd vienkārši ārā, un ja nav labas saulenes, nu, baigi grūti braukt. Tā kā skatīšos, cikos es būšu tagad, un dodamies tālāk. Baigi kadriņas, domāju, tur pa to ceļu nefilmēšu. Varbūt interesantāk, ja es kaut ko patarkšķēšu. Jā, davai, dodamies tālāk. Nu, rekā man arī rītals un parādās šitādu skatu mēs ļoti reti redzam ziemā. Tāpēc, ka, manuprāt, mums 4 mēneši ir patstāvīgi laikapstākļi, patstāvīgi sūdīgi laikapstākļi. Nu tā, ka ziema šeit ir ļoti nekāda. Nu, reku viens tāds arī maziņš, pēdiņās maziņš vēja parks. Bet, ja godīgi, tad šitas nu tiešām nav liels. Tie, kas pelda prāmi uz Vāciju, tie var redzēt bieži vien tie vēja parki, kas ir jūrā, nu tie vispār nepārspējami, tur monstri lieli. Jā, skats tāds foršs, saulēkts tūlītām, šitie te ventilātori, kas griežās, kā man meita kādreiz teica. Mēs pirmo reizi braucām uz Holandi no Latvijas, ka viņai bija, es nezinu, 3 gadi varbūt kaut kādi, grūti pateikt. Jā, 3 laikam. Un tad viņa ieraudzīja šitādu te vēja ģeneratoru un teica, kāds liels ventilators. Jā, tā kā es vēl esmu ceļā,
Man ir 7,20 un ceļā vēl ir 80 kilometri. Jā, 80 kilometri jānobrauc, kur tā navigācija rāda, ka es ieradīšos 8:43. Tā kā kavēšu pa visu stundu noteikti. Nu, neko darīt. Dzīvē arī tā notiek. Es varēju uz bāņa kaut kur apstāties un arī sastrēgumā palikt, bet tagad tā vismaz iet uz priekšu un kustās. Jā, jāizbauda rīts, tiešām skaists. Bet tur tāds tumšāks. To pusi mēs neredzam, bet tinam šito te gaišo pusi un skatāmies uz turieni. Es te kādu laiku neesmu braucis, te forši jauni ceļi ir sacelti jau. Te vispār te bija tāds diezgan briesmīgs ceļš, bet nu te izskatās, ka būs jauni apļi, jauns piķis uzliec. Ievilka elpu bišķiņu, vajadzēja paspēt samainīties. Un būs pa foršo tagad te gāst. Kādreiz te pirmdienās regulāri braucu pēc ceļiem pa šito maršrutu, un tad es zināju, kas un kā te notiek. Tagad ir vīri jau pasties tiltu arī diezgan uzmaukuši. Jā. 14. bānis būs labi. Blīn, kā te slīd. Ej, tu nost, viss spīd, arī asfalts. Labi, uz tiltiem vienmēr slīd, bet te taču ir pilnīgākais ledus, nav neviens kaisījis laikam. Kā viņš jau top. Ko tas te dara uz ceļa? Tas gan bija ķēms. To bez nevienas gaismas aizmugurē. Viņi taču var nobraukt. Redzējāt to mazo perdeli? Es pamēģināšu to kadru ielikt vēlreiz un palielināti. Ko tas te dara uz ceļa? Viņam neviena gaisma aizmugurē nebija. Viņš gulēja un minās pa šitādu ceļu. Puļiņ, ko te man slīd. Un pie tam vēl šitādā te laikā. Johaidī. Ziniet, kā es uz šitā ceļa tagad jūtos? Es jūtos tā kā, kad es sāku savu tālbraucēju karjeru, es maucu caur Poliju. Un tad, kad no Belastokas uz Varšavas pusi tur visus tos ceļus taisīja, bija šitādi te. Kā spolē! Tu šitas bija labais. Un visus ceļus taisīja, un tad tur bija vēl šaurāks. Tur tā maucām, ka tikai tur uz katru maiņu ar pretim braucošo fūri, ar katru pretim braucošo fūru, ko mainījies, bija elpa jāievelk, jo likās, ka spoguļi tūlīt nebūs vairs. Tur bija baigā izdzīvošanas spēle. Bija jau arī kadri, kad noiet lejā no tā ceļa, tur nedaudz vajadzēja paraut pa labi, lai riepa aiziet no asfalta nost un visu, tu biji uz muti lejā. Bet jā, šitais man bišķi to atgādina, tur arī taisīt tādā pašā veidā tos ceļus blakus, un tur pa tiem vecajiem šaurajiem mēs gāzām. Tādai skolai arī izgāja cauri. Un vēl jau bija tas, ka mēs gājām pa to visiem veciem ceļiem apkārt Varšavai. Tur visas tās pilsētiņas ir pat aizmirstu tagad, kā viņas sauc. Bet tas bija mans starts pirms 12 gadiem, kā es sāku, kas stažējos maucu. Kā man priekšnieks teica, tik cik viņam ir tiesības, tik taisa Hamburgā visu laiku remonti ir. Skait, viņam ir 58 gadi, un viņam tiesības ir no 18 gadiem. Pareiķinam, cik gadus Hamburgā rekvens lejā aizgājis. Slīd, uzmanieties! Tā, baļķinieki, sveiciens baļķiniekiem visi, kas ved kociņus. Tā kā man vakar bija vārda diena, pa kuru es pats biju aizmirsis, tad sieva bija uztaisījis tādu garšīgu kūku, kā viņa te vārītā krema kūku. Tagad tieši kā miedziņš sāk nākt, bišķi cukuriņu uzņemot, bet vairāk tā novīlēs bez problēmām. Vai labā. Pulkstenis ir jau 8, pēc idejas man jau bija jābūt pie zemnieka un jākrauj teles iekšā. Tā pie pirmā zemnieka bija 8 gabals jāpaņem. Izdomāšu, kā kraušu, man it kā pirmajā boksā dar 5 iekšā. Parasti izmēra govis, bet laikam tad dalīšu tagad 4 un 4.
Tad, kad pa maz viņas ir iekšā vienā boksā, tad arī diezgan pēc tam braukšana ļoti prātīga. Jo labāk, ka viņas ir kompaktāk, tad viņām mazāk iespējas atraumēt. Bet es tāpatām maksimāli pieeju tam, lai visi tiktu sveiki un veseli piegādāti. Nu, šitā jau Vācijas DDR puse. Tā ir bišķi savādāks mājas nekā pie mums uzreiz jūtami. Nu, redzi, kādas te arī DDR pusē ir šitās paneļu mājas. Atgādina kaut kādus pļauniekus, tā kā pie mums. Nu, šauri gan šeit ir. Nu, neko darīt. Kaut kā jau iet. Taču sajūta tā kā kaut kādā Rīgas rajonā. Es tikko te braucu pa pilsētiņu. Viens vīrietis, laikam dzīvi galīgi neapmierināts. Man fakučus rāda, ka šitā un kaut ko, nezinu, kas viņam noticis, bija kāda muša iekodus. Noteikti kāda fūra kādreiz skājas uzbraukus, tāpēc arī nepatīk. Jābrauc tālāk pļauniekiem uz priekšu. Bet riktīgi jūtami tas DDR Vācijas pusē. Es saku, tās paneļu mājas ir ļoti līdzinās mūsu Latvijas stiliņam. Visas šitās daudz dzīvokļu, viņas arī tās privāta mājas un pavisam savādāk nekā Hamburgas puse. Un, kur nu vēl Bayerne, tas Bavārijas puse, tas ir vispār. Debesis arī sāk skaidroties, paliks nedaudz foršāks laiks. Vienu brīdi mākoņi bija uzvarējuši gaišo pusi. Es te nezinu, kur esmu iepēries. Man te vieta, pa kuru jābrauc. Galvenais, lai neiesprūst. It kā zīme norādīja, ka smagajiem aizliegts, bet iedzīvotājiem ar smagajiem drīkst. Ja nu gluži kas, es esmu iedzīvotājs. Nu, iet tuvu te it kā, bet nav tik traki. Nē, te vēl vieta normāli. Tad, kad kādreiz pa Itāliju gāzu, tad bija, tur bija šaurs. Francija arī, starp citu, jā. Nu, kaut kur pa tādām vietām mēs te braucam tās gotiņas vākt. Šūpojās, visa mašīna kratās. Ar vieglo tā nejustu, bet ar smago jau diezgan te lēkājam. Kārtējais bruģītis, pa kuru jāiebrauc. Viss dreb un kratās. Un mana piekabe ir tāda, ka visa purinās. Un ja nu gluži kāda tante guļ mājās, tad viņa noteikti dzird, kad es te braucu. Es pamodinu, varbūt var dzirdēt, kā man te viss purinās un kratās. Tā, atbraucis es esmu. Šaurs te ir, zemes te arī ir. Tūlīt mēģināšu kaut kā iestumties, baigi jāsalauž būs. Lai dabūtu iekšā. Viņi jau mašīnas dzen malā. Nē. Tā ir citreiz, kad tiem vieglajiem viņi nesaprot, kā man vajag izvilkt tom fūri. Lai es varētu ielausties un viņi tur kaut ko sāk māžoties. Labi, tūlīt stumšos iekšā. Skatīsimies, kas man tur izdosies. Iebrauksim. Piekabē pakaļ vēl kas. Es jau tāpat duškas pacēlu. Bet man ir viens baigi lielais pluss. Pluss ir šeit, ka man ir apakaļ skata kamera. Un tā es redzu, cik tālu pakaļ aiziet. Tā, un viņi mašīna nemaz netaisās nodzīt nost. Nu labi, tūlītām mēģināsim.
8 gabali. Ļoti smuki iegāja iekšā. Nu, ko nākamais ir 62 km pa šitām ielām. Tagad ir 9, vēl 1 stundiņa, tā kā pa stundiņu kavējam. Bet, nu, mēs neko dzīvē nekavējam. Viss notiek tā, kā ir jānotiek. Tā pierakstīšu šīs un dodamies tālāk. Tā, es piestāšos, notīrīšu spoguļus. Es nevaru ciest braukt ar netīriem spoguļiem. Man ļoti patīk šī tipa mājas Vācijā. Es vienmēr braucu un priecājos, cik smuki izskatās. Es zinu, ka mums viedoklis ar daudziem dalās, bet, atšķirās. Bet man viņas ļoti patīk. Labi, šitās pārējās, nē, šitās ir tādas DDR tipa mājas. Jā. Nu, ko atkal te jāpiebrauc pa tādām vietiņām, kur forši šūpojās, bet tēt ļoti prātīgi, lopiņi ieviekšā, lēnām, bez steigas, neko nenokavēsim. Tā otra vieta arī jau ir uzkrauta, vēl 2 ir jāuzkrauj. Tā, šeit arī 5, nevis šeit arī, bet šeit 5 gabalus paņēmu. Tad jau 13 mašīnā, vēl 10 vajag, būs 23. Tā, nākamā saimniecība. Nach Nordwesten Richtung Dorfstraße starten, dann links abbiegen auf Dorfstraße. Nu, ko nākamā saimniecība tepat vien ir 3 km no šejienes, tā kā to jau būšu arī klāt un būs vēl 5 mašīnā. Nezinu, kur ir 4. vieta, bet jā, 3. ir tepat vien. Tā jāceļ augšā. Tas, ko es teicu, ka man tā piekabe tā kā formula zemē ir. Tikko jau pieskāros pie bruģēju. Baigi. Man liekas, kaut kas līdzīgs tā kā traļiem, tiem arī nabagiem jādomā, kā iebraukt, kā iegriezties, tie arī ķerās visur. Ko trešo kraušanās vietu tu arī redzēji, kāda bija pie zemnieka sētājas ar puspiekabi nevarēja iebraukt. Līdz ar to viņiem ir tādi speciāls piekabis, ar ko viņi var izvest un transportēt tos lopiņus līdz vietai, kur mēs viņus varam dabūt ārā. Bet tāpēc arī mums firmā ir gan mazās mašīnas 7,5 tonnīgās, viegli ar piekabēm, un arī ir Scania, 2 Scanias dalītās. Un starp citu ar to dalīto, tur bija bišķi jāpamācās braukt. Es biju nobraucis kaut kādus 6 gadus tikai vienīgi ar puspiekabi un nekad dzīvē nebiju braucis ar piekabi, kurai vēl asis grozās priekšējās. Tur bija ko pamācīties. Uz priekšu jau visi mēs kā karaļi varam taisni pabraukt. Bet atpakaļ gaitā kaut kur ielaust to mašīnu, kur vajadzēja. Bija ko pasvīst reizēm. Kaut kur atradīšu varbūt bildīti, iemet šitajā brīdī kaut kādu momentu, kur es esmu salauzies tieši ar tiem dalītajiem, kā tur sanāk, ka tie tilti izlaužās pilnīgi un tev jādabūn viņš kaut kur pie iekraušanās vietas. Diezgan interesanti. Forši, un te jau kaut kāda jauna pieredze. Tāpat kā ar traktoriem ļoti sen nebija braucis un šeit arī iespēja traktoriem pabraukt. Tā kā es teicu, tas mans aicinājums tehnika, liela tehnika un visāda veida tehnika. Labi, es tūlīt būšu klāt, man ir 1,5 km līdz 4. kraušanās vietai.
tagad jau ir 11:40. Bišķi ir nogurums, skaitu, cikos es darbā iečekojos 4:30, un tā mēs tam aucam. Jā, tu uzkraušu vēl 5, un tad jāskatās, cik ilgi ceļš līdz mājām ies. Ko 4. vietā nesanāca neko baigi iefilmēt, uzreiz kā piebraucu te uz ielas. Tā no ielas uzreiz pielauzos un uzkrāvu lopiņus. Un tas, ko es teicu, ka mums paduškas visu laiku jāceļ augšā ir. Tad reku var redzēt. Visas apakšas ir apskrāpētas. Pasties, cik viņš ir zems, ja tagad nav paduškas uzceltas. Viņš ir tā kā Ferrari. Tā kā labi, dodamies uz firmu. Telefonu arī jāatnāk. Neviens jūs tev nav nozadzis, kamēr es te stumdos. Tu jāzana vispār jāprasa, uz kurien jāved viņi, vai jāved pie mums uz firmu, vai kaut kur pie kāda zemnieka, vai jāizvadā pa vairākiem zemniekiem, nav nejausmas. Jānoskaidro, uz kurien vispār viņi iet tagad. Es jau sērijas sākumā sapratu, ka šo sēriju es netaisīšu tādu, kur es ķeru baigos kadrus un ar mūzikām kopā, bet gan vairāk tādu, kur es parunāšu, tā kā tiekamies nākamajā kadrā. Nu, ko turpina vēl braukt? Parubījies vēl neesmu. 68 km līdz firmai. Nu, kur tad te parubīsies, ja tādi kretīni uz ceļa izbrauc ārā? Es goda vārds nesaprotu šitos aktīvistus, kuri iestājas par dzīvnieciņiem un visu pārējo. Izleca man priekšā, protams, fakuči un visu pārējais. Piebremzēja riktīgi. Man iekšā nav kaujamie lopi, man ir diezgan dārgie lopi. Visi sagāzās, es dzirdēju, kā krita un gāzās, piekabi sameta. Tagad mašīnas numuru nofočēju, aizsūtīju jau mūsu dispečeriem, teicu, ka tāda lieta ir bijusi, skatīsimies. Es, protams, tagad neko nevaru redzēt, kas iekšā notiek, bet ja būs kāds traumēts dzīvnieks, rakstīsim ziņojumu, meklēsim rokā šoferi, lielo dzīvnieku aktīvistu, aizsargu, nezinu, aizstāvi, kā to pareizāk nosaukt, kurš izdarīja labu darbiņu. Es te ievēroju visus dzīvnieku pārvadājumu nosacījumus, bet redzi, kā daži labi kretīni tomēr atrodas valsts sevi. Labi, braucam tālāk. 20 km līdz firmai. Tad būšu 10 nepārtrauktas stundas nomirzājis. Un pauzīti gribās jau nedaudz atpūsties. Rubaks ar tāds nedaudz nāk virsū, bet tad skatīšos, vai man vēl kaut kas šodien ir. Vai man, mašīna viennozīmīgi ir jāmazgā, bet vai man vēl būs jāved kaut kur tālāk kādi šitie lopi, vai kādi citi jāsavāc, nezinu. Tā kā pagaidām. Ja nebūs tā jāved, tad būs normāli, nekāda garā darba diena nesanāks, tur baigi būs 12 stundas, tad nebūs nekāda nenormālā tur diena. Tā kā to būšu firmā, tad jau redzēsim update, kas notiek. No, tikko biju firmā, izkrāvos, viss jau biju gatavs mazgāt mašīnu. Atnāca pie manis pateica, ka man vēl jāaizved viņu prom. Tad gan uznāca tāds psihie bišķi, jo jau bija pateikts, ka es varu izmazgāt un braukt mājās, kā tu ieplāno savus plānus, un tad ir tas, kad tu te viss ir no ierindas, tad uznāk tie
dusmu lēkmes. Un ko tagad pusstunda tur, pusstunda apakaļ. Vēl jāizkraujās, jāizmazgā, tagad ir 3. Jā, gribējās pauzīt uztaisīt, bet nu nekā. Labi, tad nu šodiena būs atkal pagājusi bez pauzēm un nezinu, cik vēl stundas sanāks. Labi, tiekamies jau droši vien pēc izkraušanās, mazgāšanā. Tēt jāievelk bišķiņu dziļi gaiss, jānomierinās. Negribas neko vairs filmēt. Ko ceļa vissāpīgākās vietas, kur var iespert. Labi, baigi sūdīgi arī nav. Kaut kā, zini, steigā gribējās paņemt. Steigā gribējās fiksi visu izdarīt, lai atkal tiktu uz mājām, izmazgāt. Un vairogu nepaņēmu. Labi nav, bet kaut kas galīgi slikti arī nav. O, baigais krakšķis bija. Labi, ko es tad pīkstu? Pats vainīgs. Vairogu nepaņēmu, drošību neievēroju. Braucam mazgāt mašīnu.
Nu ko, kā redzēju, mašīnu izmazgāju, tagad tīra, spīd un laistās. Un tagad darba diena beigusies. Nu ko, mans dārgais draugs, pulkstens ir 6:30 vakarā. Tomēr sanāca tāda normāla darba diena, 15 stundas, un tagad ir kaut kāds brīdis pauzītei. Jā, darba diena man šeit beidzās, bet ikdiena nebeidzās. Tagad dodos mājās, mājās vēl ģimene, mājas darbi visādi. Cik ir 6:30. Un vēl ir tā kādos 4 atkal jāceļās. Jā. Nu ko? Paldies, ja biji ar mani kopā šo dienu, un tiekamies jau nākamajā sērijā. Atā.